Mani sauc Ilze Zosule, es esmu Hospice LV līdzdibinātāja. Man ir tas gods šodien un satraukums vadīt, manuprāt, svarīgu diskusiju, kas ir mūsu ērtības labad nosaukt evakācijas plāns, kur nekas nav saprotams no tā nosaukuma, par ko mēs īsti runāsim, kur mēs evakuēsimies. Bet centīšos, cik varu, atklāt to, ko mēs bijām sadomājuši šajā diskusijā, par ko parunāt. Gribu pateikt lielu paldies ekspertiem, kas piekrituši šodien piedalīties ar savām zināšanām. Paldies Latvijas notāru padomei, kas deleģēja zvernāt notāru Dace Elksni. Paldies Dacei, jā, kad pievienojās. Paldies advokātu birojam Tegos, kas atbalsta Hospice LV, un paldies zvernātam advokātam Jānim Pūcem. Un paldies Elīzai Dubovskai, kas ir piekritusi šodien piedalīties, kas ir sociālā antropoloģe un digitālā rīka Māra izveidotāja. Tā kā jūs redziet, kad mums ir tāda publika, ko pagaidām arī nav saprotams, ko mēs visi te sasēdušies tādā raibā kompānijā runāsim. Un sāksim ar to, kad es varbūt padalīšos ar tām savām emocijām, kas man saistījās un kāpēc mēs nolēmām, kad mums būtu vajadzīgs parunāt par to, kā mēs kaut kā juridiski, vai mēs varam sagatavoties savam dzīves noslēgumam, vai nevaram, vai tas ir jādara, vai nav jādara, un kādi ir mūsu rokās tie iespējamie instrumenti, tās izvēles, par kurām mēs aicināsim šajā diskusijā padomāt. Un par šo domājot, pirmā tāda kā asociācija, kas man ienāca prātā, bija tā, ka kopš pilnmēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā publiskajā telpā tiek daudz runāts par dažādiem evakuācijas plāniem, par civilās aizsardzības plāniem, par 72 stundu somām, par kartēm, kurās ir patversmes, uz kurām varbūt ir kaut kādā brīdī jāskrien. Un es pati personīgi, it kā zinot, ka es jau vairāk kā 6 gadus nodarbojos ar hospice tēmām un esmu tajā visā ļoti iekšā, man tas likās kaut kā tik nereāli. Vai tiešām man tagad dzīvojot Rīgā, savā dzīvoklītī, daudz dzīvokļu mājā, risinot savus mazās un lielās problēmas, vai man tagad kā Ilzei ir jāsāk domāt, vai mūsu tās mājas, vai es tikšu iekšā tajā autostāvvietā, kas ir pagrabā, ko varbūt ir jāizmanto kā kaut kādu glābšanās vietu, ko tieši es iesākšu ar savu ekoloģiski drošo elektroauto, cik tālu es ar viņu varēšu aizlaisties, vai man pietiks uzlāde, aizbraukt mammai pakaļ un kaut kur evakuēties vai kā. Un es tā nekādīgi nevarēju noticēt, vai tiešām mēs dzīvojam tagad, nezinu, no 2022. gada, vai tiešām man par to ir jādomā. Man jādomā par citu, man jādomā, kas man pusdienās, kādu man kleitu vilkt uz draudzenes jubileju vai vēl kaut ko, kaut kādas tādas lietas. Un ņemot tā kā šo te tā kā līdzību, pirmais jautājums, lai mēs tā ieskrietos, man likās, vai vispār, kā jums liekas, vai mēs varam kaut kā juridiski sagatavoties nāvei? Jāni, tu tāds drosmīgs izskaties. Jā, ok. Tātad, jā, mēs varam. 100% sagatavoties mēs nevaram, bet gatavojot, nezinot, tātad Ilze ir mana kursabiedre, un es zinu, ka viņa ir izmanīga dāma, un līdz ar to viņa mums neizstāstīja, kādi būs piemēri, kādus jautājumus mums uzdos. Mēs esam atnākuši vienkārši un baigi eksperti, un viss ir tipa īstam dzīvē. Bet tas, ko es domāju, bieži vien, ko es klientiem saku, ir, ja tu par to sāki domāt, ja tu to sāki darīt, tad izdari. Klasiski, tas, ko es daru, ir nekustamais īpašums, mantojuma strīdi. Un klasiskais stāsts ir, man vecmāmiņai ir kaut kāda zeme, vecmāmiņa saka, vajadzētu pārrakstīt. Es jau esmu veca, es jau taisos uz izēju, un vajadzētu pārrakstīt. Un tas klients vai čoms, draugs, nezinu, klases biedrs piezvan, klausies, Jāni, kas man jādara? Es saku, tev jādara tas un tas un tas. Atsūt man tos datus, uztaisīsim un izdarīsim to. Un tad ir 2 versijas. Viena versija, kad cilvēks to izdara un mēs pārrakstam. Otra versija, ka viņš man piezvan pēc x gadiem
neizdarīja. Nu, jā, bija cits lietas, vecmāmiņa ir aizgājusi. Nu, protams, pilnai laimē arī vecmāmiņa nebija īpašuma papīra sakārtojas līdz galam, līdz ar to viņam vēl ir kaut kāda atgūšanas jautājuma, vēl, lai būtu sarežģītāk. Ja? Līdz ar to viena lieta ir, ka vismaz kaut ko izdarīt. Lai gan ir jau cilvēki, man liekas, kas speciāli atstāja kaut kādu tādu nekārtību. Tas ir, es nezinu, aiz ļauna rakstura pret palicējiem, man vispār ir viss vienalga, kad es nomiršu aiz manis kaut vai ūdensplūdi. Līdz ar to viena daļa, man liekas, netaisās nekur gatavoties. Man būs kaut kur, tur ieraksts kaut kur, jūs tieciet galā. Ne? Tā ir viena no stratēģijām, es domāju. Un, par to vispār būtu interesanti, ko Elīze, ko jūs teiksiet, jo vieni ir tie, kas varbūt to, ko mēs arī vakardienas diskusijā un šodien pirmajā diskusijā dzirdējām, ka cilvēki, kas ļoti grib visu atrunāt, kuri grib, kā es to saucu, izdripelēt visus tos radus līdz pēdējiem, kādas zeķbiks, kādā zārkā, kurā vietā un kuros Rāņu kapos ir jāatrod, nezinu, kādās iespējās kaut kādas viss un kā viss jādara. Un kā ir, nezinu, bet vai tas, Elīze, kā cilvēks, kas pēta šādas sociālas būs uzvedības, kā tu saki, vai vairāk ir tie, kam ir kaut vai ūdens plūdi pēc manis, gan jau tur likumā kaut kas ir uzrakstīts, gan jau tiksiet galā, ja netiksiet, tad man jau vienalga, manis nebūs, vai tomēr tie kontrolu frīki, kas grib tā kā visu arī pēc savas nāves tā kārtīgi vēl visus mūs te kokā uzdzīt. Jā, es domāju, šeit mēs jau izejam ārpus tā ietvera, kur ir iespējams juridiski regulēt, jo nav iespējams garantēt to, ka pat ja tu sarakstīsi visu par to, kā tu ko vēlies, nevienam nav pienākums to izpildīt. Un man šķiet, raugoties uz to dinamiku, cik daudz un vai cilvēki atstāja šādas norādes, tur sasaucās tādas divas lietas. Viena ir tās cilvēka instinktīvās tās šausmas un bailes no nāves. Un tad ir divi galā tikšanas mehānismi, ko cilvēki izvēlās. Viens ir, ka tu visu laiku to nāvi, tu nerunā par to, tas ir viens mehānisms. Bet otrs mehānisms ir tas, ka tu radi kaut kādu tādu savu simboliskās patības mūžību. Turpinājumu. Jā, tas ir, tu sevi padari tā kā nemirstīgu caur to, ka tu pēc sevis atstāji, piemēram, rakstu darbus, kurus visiem ir jāgodā tavā ģimenē pēc tam vai tam līdzīgi. Un man šķiet tā otra nianse, kas ienāk iepriekšējā sarunā, ļoti labi iezīmējās tā diskusija par to, ka vai mēs šobrīd vairāk uzdrošināmies runāt par nāvi. Un ir tāda, socioloģijā ir tāda teorija par to, ka nāvei arī ir tās paradigmu maiņas. Agrāk nāve bija tāds kopienas process, ka tur bija zārks, bija pa vidu istabai un visi apkārt apraudāja un runāja. Un tas visiem bija notikums un bija viens konkrēts veids, kā to darīt. Tad nākamais bija šī medicīniskā un birokrātiskā nāve, ka nāve ir kaut kas tāds, ar ko tiek galā ārsti, un tad to arī kaut kā tā ātri sakārto. Bet šobrīd man šķiet, mēs vispār kā sabiedrība esam iegājuši tādā punktā, kur mēs ļoti novērtējam cilvēka individualitāti. Un tad arī rodās šī ideja par to, ka apbedīšanai vai vispār arī visam, kas seko pēc tam ir jāatbilst individa patībai. Un šeit mums vairs nav tā scenārija, kas ir kulturāli visiem iekodēts. Šeit viss balstāts tikai uz to, kāds bija cilvēks. Un tādēļ arī šī diskusija mums aizvien vairāk raisās. Jā, man liekas ļoti vērtīgi. Man tieši šis te ir arī piezīmēts mazliet vēlāk mūsu sarunā, ko jūs pieminējāt pašā sākumā par to, vai šie te dižie norādījumi, ko mēs daudz tā kā apspriežam un romantizējam un runājam par kleitām un kurpēm, vai cik viņi ir saistoši un vai kāds dēļ tā, ka viņš ir uzvilcis kādam tuviniekam tai zārkā citas kurpes, vai tad viņš nedabūs to ratiņu vai to
to zemi, vai ne? Vai to mežu nevarēs cirst, tāpēc nost, vai ne? Tāpēc par to mēs parunāsim, kā ar to, vai to vajag kaut kā risināt juridiski vai nevajag, bet Dace pie jums vēršoties, vai jūs savos klientos, kas nāk pie notāra jau uz konkrēti kaut kādu notariālu darbību, ja mēs runājam par mūsu šo te nāvas tēmu, tad iespējams, kad, kā to es saprotu, pie jums nāk cilvēki, kas gribētu pirms savas nāves kaut kādus, kā Jānis teica, sakārtot kaut kādas lietas, ko mēs saprotam ar sakārtot. To mēs arī vēl mazliet vēlāk parunāsim. Bet vai jūs savā kabinetā notāri jūs redzat, ka cilvēkus tas nodarbina? Vai tas ir kaut kāda tendence, vai tas vienalga ir tikai daži indivīdi, kas atstāja testamentus un raksta mantojuma līgumus? Vai tomēr tā kaut kāda tendenci jūs redziet? Notāra biroja mantojuma lietas ir katras dienas tendence, bet jau no tā skatu punkta, ka kāds ir aizgājis un mēs risinām šo jautājumu. Un te statistika ir skarba, jo Latvijā mantošana notiek tikai, baidos tagad samelot, bet 17% ir testamenta vai mantojuma līgumi. Un arī praksē mēs redzam, tas vidējais statistiskais vecums, kas nāk pie mums runāt par testamentu, ir ap 70 gadiem. Pirms tam jauni cilvēki par šo jautājumu nedomā, nerunā, kaut arī principā tas pēdējās gribas rīkojums ir tā ļoti, ļoti iesēdies prātā, ka tas ir pēdējās gribas rīkojums, un tad mēs tiešām mēdzam saņemt zvanus no reanimācijas, ka cilvēks ir reanimācijā, tiešām ir pēdējais brīdis, un vajadzētu kaut ko parakstīt, un bērni ir ļoti satraukti un prasa, ko tad tagad darīt, ja nevar parakstīt, un tad tiešām gribas pateikt, paturiet roku tam cilvēkam, nevis sauciet mani, jo es tāpat es nepalīdzēšu, un tās problēmas, kas būs, tās nāks, tad tālāk risināsim viņas. Un tie cilvēki, kas nāk uz biroju, viņi tā kā saprot, ka par šo jautājumu vajadzētu domāt, bet ļoti daudz tā arī atbild. Es jau it kā domāju, bet es vēl padomāšu, tad kaut kad, kaut arī patiesībā testaments nav vecu cilvēku dokuments. Jauni cilvēki, kuri dzīvo šķirtā ģimenē, piemēram, kas notiks ar manu mazo bērnu? Ja ar mani kaut kas notiks, ja man būs kāda slimība, viņi aizies pie maniem vecākiem, pie mana bērna tēva vecākiem, ar ko nav kontakta. Tur ir ļoti daudz lietas, kas notiks ar manu uzņēmumu, kamēr to mantojumu lietu kārtos. Jo testaments ir, tu Ilzi jautāji, vai var sagatavoties juridiski, var izveidot savu versiju par to, kā tas būs. Jo tas, ka kašķēsies, nepatiks, tas ir skaidrs. Bet ja tā testamenta nav, ir divi bērni, viņi stāsta divas pilnīgi dažādas versijas par savu vecāku dzīvi, un viņas nekādi nesalīmējās, kurš tad bija mīļais bērns un kurš bija sliktais bērns, un viņi abi stāsta pilnīgi pretējus stāstus. Un es klientiem tā arī saku, jūs man, protams, varat izstāstīt, es jūs uzklausu, bet es ticu un neticu vienlaicīgi. Un man ir žēl, ka man nav tā aizgājēja versijas, jo testaments ir aizgājēja versija, viņa var būt pareiza, var būt nepareiza. Mēs arī dzīvojam pareizi vai nepareizi, tas ir diskutabls jautājums, bet tad mēs viņu vismaz izlasām un darbojamies jau no šī punkta, nevis no nulles punkta. Jā, paldies, Dace. Jūs arī pacēlāt vienu tādu tēmu, ko es noteikti gribu, ka mēs šeit izvēršam. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi pateikt, ja mēs par pirmo tēmu runāt par mantošanu, ka mums ir jāsaprot, ka manto Latvijā pēc asins radniecības, un vienalga, kāds tu esi bijis, kādas ir bijušas tavas attiecības dzīves laikā ar konkrēto cilvēku, vienalga. Tas līdz tādai pakāpei, kad man vienkārši sakritības pēc tur bija viena tāda lieta, pa ko Latvijā visi zināja, kur viens laulātais ir noslepkavojis otru laulāto. Viņiem bija nepilngadīgi bērni. Vienkārši es tajā mājā dzīvoju, un tur ir tas kopīšanas, un es redzu, ka atnāk tur kaut kāda jauna lieta. Un vienkārši, ka es ieraudzīju, ka tas cilvēks, kurš notiesāts, kurš sēdēja cietumā, viņš mantojumā ieguva šīs te viņa paša noslapkotās sievas īpašuma daļu kopā ar bērniem. Un man pilnīgi joprojām stāstot, man visi mati gaisā par to, vai tiešām, ja mēs par šo te padomājam, un to, ko Dace jūs sākāt stāstīt par šiem te
par bērnu starpā, ja, strīdiem par to, kad ir, piemēram, mamma, un viņai ir divi bērni, un viens dzīvo Amerikā un nav bijis šeit 10 gadus, un ir otrs bērns, kas šeit kopj un rūpējās un ir klāt tajā tiešām smagajā hospisa aprūpē, bet tā manta jau tiek dalīta pēc likuma. Man dažreiz dzirdot šos stāstus no mūsu hospisa pacientiem, man rodas tāda kā sajūta, ka tas likums, varbūt civillikums nav godīgs kādā ziņā. Kādas ir jūsu sajūtas par to? Un es kā, protams, jurists, es saprotu, ka to mēs nevarētu nekādīgi likumā atrunāt, ka ir kaut kādi labie radinieki un tad ir tie sliktie, kam neko nevajag. Bet kādas jūsu pārdomas par to? Jāni, tavas? Man ir ļoti vienkārši pārdoma. Mēs te iepriekšējā diskusijā bija pareizi teica, mēs baidamies no nāves. Tas, ko mēs darām, mēs baidamies no advokātiem un notāriem. Beidziet baidīties, mēs nekožam. Bez jokiem, jo cilvēki, kā jūs pareizi teicāt, nāk 70 gados sāk domāt par testamentu. Tu drīksti 40 gados aiziet uz konsultāciju pie advokāta vai pie notāra, kas tev izmaksās, vienalga, nezinu, starp 50 un 200 eiro. Tā, rūpīgi. Ja tev ir kaut kas vērtīgs, vai tev ir, kā tu saki, šādi, teiksim, mīļais bērns, nemīļais bērns, vai jebkāda situācija, un noskaidrot. Var jau būt, ka tev nav variantu, ka tam plānam, ko tu esi izdomājis, uzbūvējis savā galvā, kā tu varētu slikto bērnu pavisam izstumt no stāstu un atstāt tikai labo bērnu, iespējams, ka to nevar izdarīt. Iespējams, ka var. Vai tur tie situācijas ir visdažādākās, un man tie piemēri, tā lielākā kļūda ir viens ir vispār nedarīt neko. Otra lieta ir savos mantojuma strīdos, es viņu saucu par centrālo tēlu. To nomirušais personu ir centrālais tēls. Kamēr centrālais tēls ir dzīves, visi pārējie viens otru piecieši. Tīpaši, ja tas ir bērni no otrās laulības, trešās laulības, vēl visādi radnieki un draugi. Un centrālais tēls visi viņu mīl, līdz ar to, vai viņš vai viņa, domā, ka, ja es atstāšu, teiksim, testamentu, es nezinu, 4 daļās vienādās, tad tie visi mani draugi un radi, viņi godīgi sadalīs. Protams, ka testamentā 4 daļās tiek atstāts viens motocikls, viens automobīls, viens dzīvoklis, viena laiva un pa vienam dažādas vērtības, gan naudā, gan vērtības ziņā priekšmetam. Un līdz ko tas cilvēks ir zem zemes, tā sākās. Ja? Es biju tuvāks draugs, es biju mīļāks bērns. Ja tev, 83. gadā iedevu, tur velospēdu, man nē. Līdz ar to mana puse ir lielāka vai mana ceturdaļa ir lielāka. Un es nesaku, ka to var atrisināt, bet savas dzīves laikā ir vērts vismaz noskaidrot kaut kādu tavu ideju, kā tu esi iedomājies atstāt, izņemot to situāciju, ja tu netaisies neko darīt. Tad viss ir super, tad tieši noslēp visu mantu offshoros, neatstāja nekādas norādes, un tad, lai tie palicēji, lai viņi tiek galā. Viņiem, principā, tu esi visu sapelnījis, tu esi nodzīvojis savu dzīvi, kā tu gribēji. Ja, bet, ja tu neesi tas variants, tad atstāja vismaz kaut kādu variantu. Dace, ko jūs teiksiet par šo te brīžam, jūs jau to pieminējāt par šiem te diviem pilnīgi pretējiem stāstiem par vieniem un tiem pašiem notikumiem un Jāņa pieminētajām lietām, ka 83. gadā es jau uzdāvināju tev gabalu vai dzīvokli Ķengaragā, kāpēc tad tagad tu gribi vēl kaut ko un tā tālāk. Vai jūs sajūtat to netaisnību vai pati dažreiz tā kā pavelkaties līdzi, ka tiešām šitien ir kaut kāda tāds manis tas piemērs ar to slepkavu, vai tas jūs neaizkustina? Nē, piemērs ar slepkavu noteikti tur būtu jāiet pie Jāņa, jo mantošana atraušana kā necienīgam mantot, tur būtu risinājums, ja kāds to darītu un būtu, kas sargā to mantojumu. Bet tajā lietā bija tieši tas, ka bija tie divi mazgadīgie bērni un nebija nekāda, un tas gāja to likuma ceļu, un viņš beigās nostājās zemes grāmatā tā kā nostājās. Jā, likuma taisnīgums ir, mēs kādreiz ar klientiem diskutējam,
Tad, kad viņi runā par savu vecāku, nu, tieši mēs esam šajā situācijā 2 bērni, godīgi vai negodīgi, kamēr viņi runā par savu vecāku mantojumu, tad visam ir jābūt godīgi, kā rakstīts civillikumā. Kad es jautāju, bet vai jūs negribētu, piemēram, vienam no saviem bērniem atstāt, nu, bet, protams, ka gribētu, līdz ar to taisnīgums staigā. Mēs gribētu vienu likuma redakciju es kā mantinieks un otru es kā mantojuma atstājējs. Un cilvēcīgi jau visticamāk arī es, un ja man tāds dziļi mans personisks viedoklis, tad es domāju, ka tā neatņemamā daļa, nu, laikmets sen ir mainījies. Nu, civillikums ir rakstīts tajam laikam, kad bija viena ģimene, vieni bērni, viena sieva, nu, statistika, nu, nezinu, kāda mums ir, bet nu, tas sen ir beidzies. Un, nu, reti, kurās ģimenēs ir šī ļoti lielā draudzība starp nu, vairāku ģimeņu bērniem un visu, un tur tas saspīlējums ir neizbēgams. Un, nu, man ir bijusi mantojuma lieta, kura nu, ir tā kā traģikomiska. Nu, tur bija 2 motori un 5 mantinieki. Un, nu, tas bija tur tiešām gāja jau līdz absurdam, un es jau smēju. Nu, es klientiem teicu, mēs varam turpināt darīt visu kaut ko juridisku un kārtot papīrus, bet nu, jau tie motori maksā 40 eiro, bet papīri ir izmaksājuši 600 eiro. Un tad, nu, visticamāk, jūs vēl tiesā tiksieties un vēl tam piemetīsiet. Un apakšā jau tam visam ir, nu, var just to kaut kādu vieglu aizvainojumu, kurš kuru vairāk mīlēja, kurš kuru pieskatīja. Un tas cilvēks, kurš nu, tieši tā kā piemērā, ka viens ir ārzemēs un viens ir šeit uz vietas, nu, nav jau grūti atsaukties notāra vēstulē, es burtisku uzrakstu, brauciet pēc mantojuma. Nu, kāpēc gan ne? Nu, kāpēc gan ne? Dzīve sakārtojās, es biju ārzemēs, tagad notārs man atsūtīja vēstulīt, es atbraucu un savu daļu paņēmu. Un tas otrs, kurš šeit ir bijis un ir rūpējies, nu skaidrs, ka viņā ir aizvainojums, jo nu, kur tad tu biji tajā savā ārzemēs un kāpēc tu man nepalīdzēji? Un šeit būtu bijis brīnišķīgi, ja tomēr būtu tas mantojuma atstājējs apzinājies, ka tas viens bērns vairāk palīdz un meklēs kaut kādu risinājumu, jo attiecības starp bērniem tajā brīdī neuzlabojās. Ja viņas jau bija sarežģītas, tad tas darbs mūsu kabinetā viņas principā nogalina. Elīze, kādas jūsu domas ir no šī sabiedrības pētnieka viedokļa? Tas, ko Dats un Jānis piemin, kad, un tas, man liekas, ir gan mūsu, nezinu, mākslā, kultūrā, filmās, visās grāmatās, kur ir par kaut kādām ģimenēm, ja, par kaut kādu cauri laikmetiem, un šie te mantojuma strīdi un šie te godīgi, negodīgas tie iznākumi, tie dziļie aizvainojumi, pēc tam tās gadiem nerunāšanas, tas mēs latvieši gribam būt tādi sarežģīti un neatminami, vai kas mūs liek tā darīt? Nu, man grūti komentēt to, vai mēs latvieši gribam tādi būt. Vienkārši tā reizēm notiek. Jā, atbildot uz jautājumu par to taisnības un netaisnības sajūtu, nu, tā ir subjektīva un drīzāk biežāk nekā mazāk bieži kādam kaut kas šķiet netaisnīgi. Bet nu, es piekritīšu, man ļoti patika tas, kas tik minēts par to centrālo tēlu. Jo tajā brīdī, kad tas iziet ārā no bildes, tad izvēršās parasti tāda ģimenes dinamikas izrāde un performance. Un klausoties šos jautājumus par mantojumu, tos vismaz juridiski ir kaut kādi ceļi, kā tas viss virzās uz priekšu un tiek atrisināts vai nu taisnīgi, vai nu netaisnīgi, kā nu sanāk. Bet klausoties šo, man šķiet, ka ļoti līdzīga dinamika tieši ar šiem ģimenes aizvainojumiem ir par bēru organizēšanu. Jo tas ir tāds simboliskais, emocionāli intelektuālais īpašums. Un tur tās dinamikas līdzīgi izpaužās. Es pilnībā piekrītu un gribu padalīties mums ar mūsu darbinieku aprūpētāju mediķi, protams, satiekoties ar hospice pacientiem un viņu tuviniekiem, protams, arī dieva zīmes dzird un redz, un redz arī diezgan daudz tā kā netaisnības, vai ne? Un zinot, ka hospice pacients ir faktiski viss neaizsargātais, viņš ir pilnīgi tā kā neaizsargāts gan juridiski, gan faktiski. Viņš nonāk pilnīgā savu to tuvinieku
vai viņi ir viens otru mīlējuši vai nē, to jau mēs nezinām, vai ne, bet tā ir sakrituši. Bieži vien tie dzīves apstākļi tādi, kad varbūt arī nav nemaz tur tāda baigā ne tuvība, ne siltums bijis, vienkārši, kad tam bērnam ir lielāks dzīvoklis vai bijušai sievai pēkšņi ir dzīvoklis, kur kā parasti saka, nogrūst, ja, to slimo cilvēku. Un mēs redzam tiešām kad cilvēks pilnībā, neviens jau viņam nav atņēmis juridiski ne rīcības spēju, ne lemt spēju, ne tiesības spēju viņam nav, viņš nav spriedums, viņam nav iescelts aizbildnis vai kas. Vienkārši tas cilvēks, kas fiziski ir, kas atver durvis, kam grib, kam negrib, ja. Mums ir pacienti, pacients ir gulošs gultā, viņš nestaigā ar ierobežotām kognitīvām spējām, un viņam ir pieaudzis bērns, dēls 50 gadīgs, kurš ir dzērājs, kurš mūsu mobilā komanda citreiz laiž iekšā, citreiz nelaiž iekšā, ja. Citreiz nozog zāles, citreiz mūsu aprūpētāji uztaisa pacientam kaut ko paēst, tuvinieks apēd un saka, kāpēc tu netaisi vēl? Vai saka, izslauk visu māju, kāpēc aprūpē tikai to vietu, ja, kur pacients ir. Tās, protams, mēs redzam arī šīs te daudzās šos te samežģījumus un, protams, tāda naturāla, jeb tāda dabiska vēlme ir kaut ko sakārtot, kaut ko palīdzēt, vai rakstīt tagad policijai, vai saukt bāriņtiesu, vai kaut kā rīkoties. Un man pašai, piemēram, bija diezgan daudz vajadzīgs laiks, lai es šajās lietās paietu malā un respektētu, tā viņi dzīvojuši visu to dzīvi, kamēr es neredzu, ka ir tiešām kaut kāds dzīvības apdraudējums, bet tur ar tā līnija ir tik par to vēl parunāsim, tik tāda varbūt neskaidra dažreiz. Kā jums ir ar to, ar šo te vēlmi iesaistīties un pašam mesties iekšā un palīdzēt un kaut ko atrisināt un sakārtot un pateikt priekšā? Es kā sāku, ja? Man ir iekšā tā vēlme palīdzēt cilvēkiem, citādi es to laikam nedarītu, vai arī tas, ka es strādāju pārsvarā ar, sauksim viņus par privātām lietām. Ir kolēģi, kas strādā, teiksim, tikai ar līgumiem, tikai ar lielām firmām, un tur tas personiskais kontakts ir daudz mazāk. Reizē, tu jau pie manis ne jau, lai es tev paraudātu, kopā ar tevi. Man jau ir, faktiski advokāta darbs ir cinisks, es būšu šausmīgi atklāts. Ja, es esmu spiests atkāpties no tās kaut kādas konflikta situācijas, nevis līst kauties, vai tas būtu plecs, uz kuru paraudu, bet ko mēs juridiski varam darīt. Ja, kaut kā, un otrs tas, ka es teiktu, ar laiku tu iemācās, ka, atnāk klients, es viņam gribu palīdzēt, bet viņš grib citādāk. Viņš negrib sev palīdzēt, vai viņš vai viņa ir izdomājis savu schēmu, viņš vienkārši atnāca un pajautāt, vai tā drīkst. Es saku, tā ir ļoti, ļoti muļķīga doma. Nekādā gadījumā tā nevajadzētu darīt, bet es jau viņu nevajadz rokas aizvilkt un vienalga tur kaut ko dēlam, vai nespēju tur saulēcīgi iesniegt kaut kāds pieteikums, es varu uztaisīt to projektu. Bet ja tas projekts netiek parakstīts un netiek iesniegts, tas projekts tā arī paliek kaut kur e-pastos. Ja? Kā jums, Dats? Man ir tajā mazākajā, diemžēl, procentā lietu, kur cilvēki ir gatavi sadarboties, mēs nevaram neiesaistīties. Mēs pārņemam šo centrālā tēla lietas sakārtošanu. Tad tas viss iet caur mani vienā vai otrā veidā, un mēs to kārtojam un meklējam labākos risinājumus, kas tiešām arī ilgtermiņā būtu. Un es mēdzu atgādināt mantiniekiem, ka viņiem ir jādomā, varbūt kā mantojuma atstājējs būtu gribējis. Tomēr arī mazliet jāatkāpjās, un kas būtu prātīgāk. Un, arī tieši tā prātīgāk, bet ir jau ļoti daudz lietas, kurās, es esmu pa vidu. Ja pie Jāņa aiziet viens no tiem klientiem, tad pie manis nāk abi klienti, un skaidrs, ka viens ir uz mani dusmīgs, un otrs ir uz mani dusmīgs, un es viņiem kādreiz saku, bet es neesmu personiski ieinteresēta, es jums palīdzu kārtot papīrus, es nevaru izšķirt šo strīdu pēc būtības,
un es nevaru pateikt, jūs esat labais vai jūs esat labais bērns. Nu, te nav labā un sliktā bērna, un nelieciet mani pa vidu šai strīdā. Es jums varu palīdzēt juridiski. Nu, ja mēs netiksim galā šajā līmenī, nu, tad iesim nākamajā līmenī, kas jau ir dārgāk, sarežģītāk, un vai tiešām tas ir vajadzīgs. Bet ir daļa klienti, kuri pat nenāk vienā laikā, vienā telpā. Nu, tas ir tieši tik sarežģīti, un viņi domā, ka es vienam stāstu priekšā kaut ko citu, un otram citu, un tad es gan novelkam stingras robežas, ka mēs tiešām nepārstāvam nevienu, ne otru. Jūs katrs drīkstat iet pie savu advokātu, un viņš jūs tad pārstāvēs un cīnīsies. Mums ir svarīgākais, lai likums tiktu izpildīts, un maksimāli, lai izpildītu testatoru. Nu, mantojuma atstājēji gribu, ja tāda ir bijusi, un gribas trūkums arī ir griba. Nu, ja es izdaru izvēli nerakstīt testamentu, tad tā ir manā griba. Nu, mēs varētu statistiski pajautāt, cik daudziem ir testamenti šeit telpā, kas ir uzrakstījuši. Varam kāds nobalsot? Ja kāds ir gatavs pacelt roku. Ļoti. Nu, tā tad, jā, man. Jūs rakstat, jūs tad procesā. Jā, nu jā. Lūdzu, nerakstiet ar roku, lūdzu aiziet pie datus vai pie kāda cita, jo šitas tajā roku rakstītie testamenti, tas ir vienkārši, vienkārši lūdzu nedariet tā. Varbūt... Bezmaksas advokāta padoms, vienkārši aizmirstiet privātos testamentus. Ja nenogaidat to pēdējo reanimācijas momentu, kad jau tiešām viss beigas, 15 minūtes pirms tam notārs aizbrauks pie jums uz mājām un apliecinās testamentu, tas būs daudz, daudz vieglāk, ja jūs patiešām ar testamentu vēlaties kaut ko sakārtot, lūdzu publisks testaments. Daci, vai jūs varat nokomentēt vienkārši īsi par publisko testamentu, par privāto un kādas ir tās priekšrocības vienam vai otram, ko jūs no prakses savas un varat ieteikt? Tātad galvenais jautājums publisks vai privāts noteikti ir finanses, jo skaidrs, ka katrs dokuments maksā naudu, un ar tiem privātiem testamentiem ir tā, ja cilvēks nav Kādreiz cilvēks atnāk, un viņš tā kā nav līdz galam izdomājis, bet viņš ļoti, ļoti baidās, ka šonakt kaut kas notiks. Bet viņš nav izdomājis, viņš ir tāds ļoti šaubīgs. Tad es viņiem parasti saku, aiziet mājās, es kā notārs iesaku uzrakstīt privātu testamentu, jo ja jums šonakt kaut kas notiks, bet rakstiet ļoti īsi, ļoti precīzi, es pasaku priekšā, ko rakstīt, un tad mēs pēc 2 nedēļām tiksimies un uzrakstīsim jauno versiju, un to iepriekšējos saplēsīsiet. Privāta un publiska testamenta atšķirība ir tādā nosacīta drošumā, jo privāts testaments var pazust, tātad es viņu mājās uzrakstu, un ir 2 variantu cilvēki. Vai nu es viņu ielieku sekcijas tālākajā stūrī, esmu super noslēpusi, un viņu atrod tiešām ir gadījumi pēc 5 gadiem, kad beidzot tā sekcija ir iztīrīta, un tad izlasa visi, kā tad vajadzēja, un ar to viss ir beidzies. Ar to izlasīšanu, vai arī otrs variants, kas ir tas riskantais, man ir 2 bērni, vienam es gribēju atstāt, otram negribēju, atrada pirmais tas, kuram es negribēju, viņam nepatika, viņš 3-4 rokas kustības, un tas testaments pazuda, un pierāda, ka viņš bija, kad viņš nebija, viņa vienkārši vairāk nav. Otra problēma ar privātiem testamentiem ir tas garums, kāpēc es arī saku īsi, jo es kādreiz strādāju Alūksnē, un man atnes vienreiz testamentu uz 10 lapām rūtiņu klādē. Un tad, kad tas pārtop par tādu emocionālu dzīves stāstu, tur pazūd viss, kas ir juridisks, un tas briesmīgais, kas notiek notāru birojā, ir visu, ko mēs nevaram izpildīt vai salāgot, mēs svītrojam ārā. Un beigās no tā teksta palika pāri tieši nekas, jo it kā jau varēja saprast, bet pa lielam neko nevarēja saprast, ko tad tas cilvēks gribēja. Tāpēc īsi un lakoniski, ja kāds raksta mājās. Un trešais, tas ir tām strīdīgajos gadījumos, jo ja cilvēks ir būtiski slims ar kaut kādas lieto spēcīgus medikamentus, tad, ja viņš ir uzrakstījis privātu testamentu un kādam tas nepatiks, tur ir ļoti daudz diskusiju, kādā tad veselības stāvoklī viņš bija, vai viņu spieda, viņš jau noteikti neko nesaprat, un tad ir visas šīs pēcnāves ekspertīzes ar mediķiem, kur arī īsti tā kā neko nevar vairs pateikt, jo tā ir fakts par sevi, ka es lietoju stipras zāles, nenozīmē, ka es nesaprotu, un fakts par sevi, ka es nelietoju, ar neko nenozīmē. Man ir sāpējis tā zobs, ka es te brīdī būtu gatava māju atdot tam, kurš man to zobu salabos, ne tikai testamentu uzrakstīta. Attiecīgi, publiskais testaments, tas ir mans darbs. Tā, ka pie manis atnāk šis klients, man ir jāpārliecinās, ka neviens viņu nav piespiedis, ka viņš saprot, ko viņš dara un ka mēs to daram pareizi. Un tad, ja tie bērni vai citi radinieki strīdēsies, tad arī es došos uz tiesu un paudīšu savu viedokli par to, kā tas notika. Es būšu starpnieks
līdz šai procesā. Tā kā, tās ir tās galvenās atšķirības, kas ir šiem diviem dokumentiem. Un publisko testamentu reģistrs, tātad publiskais testaments nevar pazust. Viņš ir reģistrā. Es varu pat nevienam nestāstīt. Tas varbūt kā Jānis, kurš gatavo intrigu saviem bērniem un citiem radiniekiem, un viņi kāds pirmais aizskries pie notāra, un notārs viņam teiks, hei, bet tavs vecāks bija pie notāra cēsīs, palasīsim, ko viņš tur uzrakstīja, un tur varētu būt arī kaut kas interesants sarakstīts, un tad visi klausīsies, ko tad tas cilvēks gribēja. Jā, Es drīkst atbildēt? Nē. Bet man no kā advokāta viedokļa pirmais ir pierādīšanas jautājums, jo privāts testaments ir īpaši, ja cilvēks to paraksta jau vecumā vai kaut kādā nespēcībā, piemēram, švakas rokas. Jautājums, vai tas rokraksts izskatās pēc viņa parastā rokraksta, vai jau tāda nepārāk. Un, protams, ka, kā jūs teicāt, viens bērns piekrīt tam testamentam, otrs nemaz nepiekrīt. Pirmais būs strīds par to, vai tas vispār ir, Andrīša atstātais testaments. Ja? Un otrs, es domāju, ka primārais nav nauda. Primārais ir tas, ko cilvēki neskāpēc baidās iet gan pie advokāta, gan pie notāra. Viņš vienkārši neaiziet. Viņam man ir bijuši kaut kādi gadījumi, kad cilvēki uzstājas privātu testamentu, tāpēc, ka, piemēram, kaut kāda tur operācija un labā roka nestrādā. Tu vari izsaukt notāru uz mājām, notārs apliecinās, ka tu parasties ar kreiso roku. Vecos laikos vajadzēja vēl lieciniekus klāt, sēdēs te liecinieki, tagad vairs liecinieks nevajag, bet tas viss ir izdevums. Cilvēks kautrējas, un tāpēc labāk uzrakstīs tikai lietu kaut kādiem tuvākajiem draugiem, un pēc tam ir tas stāsts, ar kuru roku tad īsti parakstījās, vai tas ir parastais, vai tas ļoti skrecelīgs, un aiziet jūriņā. Es par to kautrēšanos vēl vienu mazu frāzīti. Tad, kad kāds ir sadūšojies pie tā notāra vai advokāta aiziet, tad tā kā pie doktora, maksimāli godīgi. Jo kādreiz ir tā, ka es jau jūtu, ka to vienu bērnu nepiemina kaut kāda iemesla dēļ, ka tur kaut kas ir apakšā. Bet tāds jums jāpasaka, ka notārs redz savā sistēmā visus gan īstos, gan pusīstos bērnus, gan visu. Nē, es pat par citu. Citreiz ir tā, ka tas vecāks atnāk, un tīpaši tas ir vecāks paudzes cilvēkiem, un viņam ir 2 bērni, un viņš saka, es novēlēšu visu vienam bērnam, un viņš tā īsti, tā kā par to otru piemini, un viņš tā kā saminstinās, bet neko nesaka, un tad tu vēlreiz piemini, un tad izrādās, ka otrs bērns ir tieši tā sēž cietumā, vai kaut kas ar viņu ir noticis, un tad mēs parunājam par to, ka var atstumt no mantošanas, un ir jau kaut kas, ko var uzrakstīt, lai to pirmo pasargātu. Cilvēki kautrējās. Es nenosodu nevienu savā kabinetā. Jūs man varat stāstīt, es kādreiz klientiem saku, jūs droši varat teikt, ka tas bērns jums nav mīļš. Es neiešu viņam to neatstāstīšu un nedarīšu. Mani interesē jūsu viedoklis par tēmu, un es nevienu nenosodu. Mans darbs nav nosodīt un vērtēt. Mans darbs ir izdarīt maksimāli no jums noskaidrot informāciju un izdarīt tā, lai jums būtu maksimāli labi. Un to nevar, tāpat kā pie ārsta, nevar cerēt, ka viņš pamanīs manas problēmas, ja es nestāstīšu simptomus. Līdz ar to tas maksimālais godīgums ir pats primārais. Nāc pie manis tad, kad tu esi gatavs būt godīgs pret manīm, vai arī rēķinies ar sakām, ka es nevarēju uzminēt visu, ko tu varbūt mēģināji no manis noslēpt. Jā, man liekas, Dace un Jānis pacēla vēl tādas, jo mēs ejam dziļāk tajā mežā, vairāk koki, vai ne? Mums ir, man liekas, ka ir viena tāda arī lieta, kas mums ir varbūt no masu mēdījiem, varbūt arī no filmām, no seriāliem, kad cilvēkiem ir tā kā bail par to, kad jo mūsu iepriekšējā diskusijā mēs noskaidrojām, ka cilvēki vispār visvairāk par nāvi domājot baidās no sāpēm, no mokām, no tā, kas viņiem būs jāpārcieš. Un es domāju, ka tās bailes vispār, teiksim, tā stigma nerunāt par nāvi, un tas testaments arī joprojām ir tāds, ka viņi domā, ka tas tā kaut kāda piesaukšana, un ja es tagad tā nolēmu, un tagad tā es izdarīšu, ka tad tas notiks, jo tad jau es esmu kaut kā to materializējis un domājis par to, un tā tālāk. Tā ir tāda viena lieta, un otra, kas man liekas, ka daudz, kas arī ir varbūt no tādiem, nezinu, tur mūsu ar tevi, Jāni, paudze, mēs vēl kaut kādu tādu padomu laiku bērni, kad tad jau nebija nekāda tāda baigā īpašuma, tur nekāda testamenti, vai ne, ka cik tur vecmāmiņai tur tas ratiņš piederēja vērpjamais, to arī tur sadalīja, vai ne, kā varēja. Bet tagad, protams, mēs par šiem te neatkarības 30 vairāk gadiem esam kaut kādīgi apauguši ar mantu,
ne tikai tā kā pozitīvā nozīmē, bet arī mīnusā ar saistībām un tām lietām. Un tur jau ir tas, ka tai mantošanai nāk līdzi abas puses, vai ne? Vai tu vari mazliet šo ieskicēt, ka, ja mēs mēģinām vairāk tā kā atklāt par to, kāpēc nenāk cilvēku un kāpēc viņi to nerisina, vai tu redzi savā, arī otrs jautājums pie reizes, vai tu redzi savā praksē, kad arī tie, kam ir tās saistības, banku kredīti, līzingi, ka tie cilvēki domā, kā neatstāt uz bērniem to visu? Tur es varētu sadalīt divās daļās, teiksim, sauksim viņus par kaut kādiem apzinīgajiem, apzinīgajiem un neapzinīgajiem tādiem parādniekiem, un tad tie neapzinīgie būtu tādi, kuri ir sagrābušies visādus ātros kredītus un palikuši visiem telefoniem parādā, un vēl vis kaut kur. Un tur drīzāk man tā saruna būs nevis ar viņu pašu, bet ar viņa mantinieku vai potenciālo mantinieku tajā situācijā, ko darīt. Nezinu, tur tēvs tur dzīvoja viens pats kaut kādā lauka īpašumā, tur bija šī dzēra, bija šī nedzēra. Nekāda lielas nepatikšanas nav, bet mēs īsti nezinām. Mums ir normālas, labas attiecības. Protams, ka mēs nesēdējām viņam blakus katru dienu, līdz ar to tur var būt visādi brīnumi. Viņā ir tad viss mantojuma lieta ir publiska, kurš aiziet, kurš no iespējamiem mantiniekiem vai kreditoriem ierosina mantojuma lietu, ir noteikti termiņi gan mantiniekiem, gan kreditoriem pieteikties, visi iespējamie piesakās un tad skatās, kas tur sanāk. Un tas, kas ir no pagājušā gada 1. janvāra spēkā, ka tu vairs vecos laikos tā nebija, kā teica mūsu paudze. Bet tad tagad jaunajai paudzei ir tā, ka tu riskē tikai, tu vari palikt uz nulles. Citiem vārdiem, arī pēc noklusējuma kreditoriem ir īsāks pieteikšanās termiņš, potenciāliem mantiniekiem ir garāks pieteikšanās termiņš, un pat tad, ja izrādās, ka šis tēvs vai jebkurš cits mantojuma atstājējs ir sagrābies visādus brīnumainus aizdevumus, parādus, sataisījis. Vai parakstījis dokumentus? Parakstījis visu kaut ko, jā. Tad, tur var būt cita situācija, ka parakstījis dokumentus, un tu cilvēki arī nezinu, ka zemesgrāmata.lv ir publiska. Ja tas ir tavs īpašums, tu vari skatīties savus īpašumus, ielogojoties katru dienu 250 reizes, priecāties. Ja tas ir svešs, apmēram 5 eiro, tu vari noskaidrot par jebkuru īpašumu pēc adreses gan tikai. Tu nevari meklēt publiski pēc vārdu uzvārdu, teiksim, kas visu man piedara. Ja? Bet var jau pārbaudīt, vai tas tētis to savu māju, joprojām tā ir tēta māja, vai viņš jau ir kādam kaut kur parakstījis un pārdevis. Tāpat tāda piezīme, šī sānas piezīme ir Latvijā vēra uzlikt paziņojumu, ka kāds kaut ko dara tavā zemesgrāmatā. Es noteikti ieteiktu tā izdarīt. Viens visiem jums iesaku uztaisīt e-parakstu, kas vienkārši ir vienkārši. Tas ir forši. Tas ir ērti. Tu atcerējies 23, ka tev vajag kaut ko aizsūtīt pašvaldībai, kaut kādu iesniegumu pavisam kaut kādu triviālu. Tu vari to izdarīt, tev nav jāskrien uz pastu vai fiziski uz iestādi. Un otrs, ka tu vari uzlikt zemesgrāmatā un tev pēkšņi atnāk, un ja tu saproti, ka, teiksim, es nezinu, piemēram, es dzīvoju dzīvokļu mājā, kas ir domājamās daļās, man atnāk, teiksim, tas automātiskais paziņojums hipotēkas dzēšana, es zinu, ka tā nav mana. Man nav jāuztrauc, kāds kaimiņš ir nomaksājis. Es jāapsveic, viņš ir nomaksājis hipotekāro kredītu. Bet, ja tur parādīsies kaut kāda brīnuma, man nekas netraucē apsties zemesgrāmatā un pēc tam kaut vai fiziski braukt uz zemesgrāmatu un skaidrot. Ja? Bet es tagad nopazīs. Tēmas bija šī. Es biju domājis, ka 8 stundas te būs, ko runāt, tikai pusotra. Jā, bet tā jau tāpēc ir dzīva saruna, un tas ir labi, ka mēs jūtam to sarunas plūsmu. Bet atsaucoties uz to mūsu negribēšanu par to domāt un runāt, un tā kā, jo to, ko es par šiem 6 gadiem vairāk hospicā, es redzu, ka mēs esam tādā sarunu festivālā Lampa, mēs varam tā intelektuāli runāt par to nāvi, par kaut kādām tādām lietām, bet tā kā tu saki, vai tā kā Dats saka, ka vajag varbūt pirmdien tagad pierakstīties uz konsultāciju pie notāra, vai šovakar Latvija LV ieiet un apskatīties, kad tās ir kaut kādas tādas reāls lietas, ko mēs tā kā liekas, jā, mēs tādi baigi esam tādi ļoti jau progresīvi un runājam par tām lietām un esam tā kādās stigmās, bet pie tās darīšanas mēs īsti vēl netiekam. Pusies tev drīkst. Otrs, skatos tagad uz publiku, pieņem, ka vairumam jums vēl dzīvo vecāki. Izdariet to vecāku vietā.
Jo vecāki paliek vecāki, un skaidrs, ka ir jocīgi, ka pēkšņi tev mamma vai tētis sāk atkārtot vairākas reizes. Saka, aizbrauc tur, es sapratu. Paņem to mantu, mamma, es zinu. Izdara, Jānīt, uzvelc cepuri, man tur būs 52 gadi. Tas nav svarīgi, bet šito te varbūt kā nemācēs tādu vienkāršu lietu, ka, piemēram, ja jūsu vecāki nevis, un šis nav tādā veidā, kad sagrābiet to īpašumu un neatstājiet brālim vai māsai. Šis ir tādā ziņā, ka pasargājiet arī savus vecākus no kaut kādiem krāpniecībām. Uzliec kaut kādas elementāras lietas, palīdziet, un ja viņiem vienkārši paprasiet, klausies, nezinu, mamma vai tēti, tev ir tas, nav, apsēžamies, ielogojamies ar taviem kodiem, uzliekam vienkārši, ja? Jā, Diana, pat tāda, man liekas, bīstama ledus taigā, jo es tieši gribēju no tā iet par tiem rīkošanos un mammas kodiem. Tas ir tāds, kur mēs arī, diemžēl, sastopamies savā hospice darbībā, kur cilvēki, tie, kas aprūpē, kas nevienmēr ir tie tuvākie radinieki, ka viņi iegūst šos te PIN kodus gan kartēm, gan ja cilvēks ir bijis, mums jau nav tikai 80, 90 gadnieki, ja, hospicā mums ir 40 gadnieki un tā tālāk, un arī pat jaunāki. Un ar šo te es gribēju Elīzei pajautāt, jo Elīza ir viena no izveidotājām šim te digitālajam rīkam Māra, kuro tu varēsi, lai man nav tavā vietā, tu izstāstīsi, kas tas ir par rīku, bet Elīza ir pētījusi tieši šo te, jo ja mēs, to, ko mēs tagad runājam ar Jāni, ar Daci, ir te ir zeme, te ir mežs, te ir ratiņš, te ir motocikls, te ir laiva, tie ir kaut kādi tādi, ko mēs saprotam, priekšmeti, bet mēs jau par šiem te gadiem esam apauguši ar visādiem digitālajiem rīkiem un īpašumiem, un sākot no Facebook kontiem, kas ir arī manai mammai, kam ir 81 gads, kad ir mums, man ir profili visos iespējamos pakalpojumu sniedzējos, elektrumos, LMT, siltumos, es nezinu, visās iespējamās vietās, kur ir jāielogojās un kaut kas ir jāatstāj. Kā es saprotu, ka jūs esiet par to domājuši, par šo te, kas digitālajā pasaulē paliek un cik mēs esam aizsargāti no cieņas viedokļa, no tāda kaut kāda īpašuma tiesību viedokļa uz to, kas paliek digitālajā vidē pēc mums. Vai tu varētu noraksturot? Es domāju, tā ir ļoti, ļoti interesanta tēma, ko es par to ar, piemēram, nekādīgi nebiju iedomājusies. Mums uz Hospice LV e-pastu atrakstīja vienreiz viena dāma, kas studēja augstskolā, un viņai maģistratūrā viņa bija izvēlējusies šo te tēmu. Un viņa nebija no juridiskās fakultātes, bet no citas, kur viņa stāstīja, jo viņi gribēja tā kā interviju, jo maģistra darbam arī nodar tur ar nozarē un tā tālāk, un viņi prasīja, kā jūs ar to, mēs vispār neko par to nebijām ne domājuši, ne sapratuši, ka tā ir vispār kaut kāda tāda liela, milzīga mūsu dzīves daļa, un viņa stāstīja kaut kādus man neaptverams skaitļus, jo tie bijuši kaut kādi apkopojumi par bankām, vispār par Google, ja kādi vienkārši miljoniem, simtiem miljoni ir šo te mirušo kontu, ja, un tāpat bankām ir miljoniem naudas, kas ir kontos, kas nav pieprasīti, kur nav to mantojuma lietu, vai neviens nav pa viņiem zina, vai vēl kaut kādīgi. Tā ir viena tāda lieta, ar ko neviens šobrīd nezina, ko darīt, vai nu ir šajos te lielajos, nezinu, tur Facebookam vai Googlam vai vēl kaut kam, ka viņiem ir savi tur kaut kādi iekšējie noteikumi, kas ir tur jārokās uz 268 lapuses, kur kaut kas ir rakstīts par to, kuram tad ir tiesības un ja ir tie mantinieki un kā to vispār legalizēt, kaut kādas apliecības un rakstīt labdien Google, es esmu te mantiniece, mātes savam kontam, vai kāda padalies, atklāja mums mazliet vairāk par šo visu milzīgo pasauli?
Jā, tā ir ļoti interesanta tēma. Patiesībā tur jautājumi ir vairāk nekā atbildes. Tajā brīdī, kad mēs izstrādājām šo rīku, mēs intervējām cilvēkus, kuri pēdējo 2 gadu laikā bija apglabājuši sev tuvus cilvēkus. Un mēs jautājām, kas ir šīs dīvainās lietas, ko viņi neparedzēja, ar ko nāksies saskarties. Tieši viens aspekts, kas ir mazliet tā vieglāk izskaidrojams, ir tātad šie alternatīvie finanšu rīki, tā var teikt, piemēram, kriptovalūtas. Tur ir cilvēki, kas pērk kriptovalūtas, un tad viņi kaut kur pazaudē to paroli. Viņi nopērk diezgan daudz, un patiesībā tur ir vairāk nekā bankas kontā, bet tur ir stipri grūti tikt klāt. Mums ir rakstījuši arī cilvēki, kuri zina, ka aizgājējiem bija konts konkrētajā vietnē, kriptovalūtai, bet šobrīd jau tā saruna ilgst gadu un nav novedusi pie rezultātu. Un visu laiku tiek pieprasīt kaut kādu dokumentu, piemēram, miršanas apliecību visbiežāk. Bet arī tas ir jautājums. Pārsvarā tajos rīkos viss balstās uz miršanas apliecību. Bet arī tur līdz galam šis jautājums nav atrisinājies. Un tad arī tas pats Revolut, piemēram, ko arī bieži izmanto. Un tur vajag, lai tas mazākais, ko mēs katrs varam izdarīt, ir vismaz pateikt radiniekiem vai tuviniekiem, ka jā, man tur kaut kas ir, lai kāds zina, ka tur vispār ir jāmeklē, jo to būs grūti ieraudzīt. Bet tas notārs to neredzēs, ja? Neredzēsim ne revolūtu, ne kriptovalūtu. Ja mantinieks nezinās, tad tas pēc tam piemantos. Nav jau nekas tādā ziņā, ja uzzinās, piemantos. Bet ja neuzzinās, es domāju, ka mums līdzīgi kā ar otro pensijas līmeni, kur arī ir laikam kritiski jāpaskatās pašiem uz sevi, kur mēs zaudējam milzīgas naudas summas, jo neesam ieklikšķinājuši vienu klikšķīti, tad es domāju, ka šajos kriptovalūtās revolūti Pacera, gan laikam teikt, ir jau publiski zināma, aiziet milzīgi aktīvi. Arī kaut kāda ārvalstu konti. Ja mantinieki nezina, tad viņi nezina, un ar to viss arī ir beidzies. Jā, par to otrā pensiju līmeņa zaudēšanu, man liekas, morāli tā vieglāk sagramot, ka tā nauda vismaz aiziet sociālajā budžetā, nevis kompānijai paliek. Tāpat vien biznesam. Bet man šķiet sociāli interesantāks ir tieši tās situācijas ar sociālo tīklu kontiem, kas arī aizvien vairāk tiek pētīts un ko sauc par tādiem spokiem mašīnā. Ka principā, kad cilvēks aiziet, viņš tiek apbedīts un tad viņš lēnām iziet ārā no tās sociālās dzīves. Bet tie sociālo tīklu konti ļoti bieži turpina dzīvot. Lielākām platformām, piemēram, Google vai Facebook, darbojas šis princips, ka tuvinieks var iesniegt miršanas certifikātu un saņemt piekļuvi šim kontam. Vai arī cilvēks pats par sevi var atzīmēt, ka, ja es neesmu aktīvs 6 mēnešus šajā kontā, lūdzu iedodiet piekļuvi šim norādītajam kontaktam. Tādiem rīkiem tur ir kaut kāds risinājums. Bet arī ir dzirdēt gana daudz stāstu mums pieredzē, veidojot to rīku, ka cilvēki ir mēģinājuši izdzēst aizgājēja Facebook profilu, bet tas neskapēc nav izdevies. Un tad izrādās, ka, ja tu tam profilam uztaisi to piemiņas profilu, varbūt kāds ir redzējis, ka aizgājējiem Facebookā izveidot tādu vietu, kur iet un atcerēties, tad to profilu vispār nekad pēc tam vairs nav iespējams dzēst. Tur nav tāda funkcija izstrādāt, jo tos sociālos tīklus viņus jau nebūvē domājot par šādu scenāriju. Bet tāds scenārijs neizbēgam notiek tagad, kad lielai sabiedrības daļai ir šie tīkli. Un tad, protams, ne tikai šis profils rada tādu savādu sajūtu, varbūt cilvēkiem, kas šo aizgājēju pazina, bet tas tiek izmantots arī par hakeru uzbrukumu mērķi. Tādēļ, ka profils izstāsta ļoti leģitīms, daudz draugi, gara vēsture. Tas tiek izmantots, tas ir viens risks, par ko ir jāpadomā. Un tas arī ir kaut kas tāds. No jā, bet Elīze, ir jau vēl viens ir labi, tur mans vai manas mammas profils ar 32 sekotājiem, bet jautājums ir par to, ka ir taču ļoti daudz cilvēku, kas caur to pelna, kam ir milzīga auditorija
un kam ir arī līdz ar to, es domāju, arī kaut kāda ekonomiskā vērtība. Un, kā šādā gadījumā, vai jums ir bijusi kaut kādas diskusijas par šādiem tīkliem, kas ir faktiski tā kā ekonomiska vienība? Jā, nu, pirmais, kas uzreiz nāk prātā domājot par šo, ir piemēram kāda iepirkšanās vieta, kāds piemēram, Etsy vietnes veikals, kur cilvēks ir izveidojis, kur jau laba reputācija, un tam ir tāds biznesa turpināšanas potenciāls. Nu jā, patiesībā nav nekāda veida, kā to šobrīd ir iespējams sakārtot, pēc tā, cik man ir zināms. Un vēl viens ļoti būtisks jautājums, kas mums vēl pagaidām ir neatbildēts, ir tas, kas notiek ar cilvēka datiem tajā brīdī, ar privātajiem datiem, tajā brīdī, kad cilvēks aiziet. Jo tajā brīdī, kad cilvēks aiziet, lūdzu, labojies man, ja es kļūdos, bet šīs visas vienošanās ar šīm platformām, kur tu esi piereģistrējies un viņi apsola, ka viņi sargās tavus datus, tajā brīdī, kad tevis vairs nav, tad šīs vienošanās vairs nav spēkā. Līdz ar to, kam pieder, tad šie sociālie tīkli automātiski manto visus tavus privātos datus. Baisi. Ātri izdzēsiet visus tīklus. Vai, Daci, Jāna, vai jūs esiet ar šādu mūsu modernās dzīves sastāvdaļu saskārušies savos darba kabinetos, kur ir runa par Facebookiem, par Googliem, par tādām lietām? Nu, šobrīd laikam vēl nē, bet laikam tās dinamikas dēļ, kad, paldies Dievam, mēs tomēr vairumā mirstam zināmā vecumā, un tad iespējams, ka arī bērniem tas Facebook, tur viņš ir, un visticamāk viņi zināja paroles. Un te ir tas posts, Ilze jau pieskārās tam pilnvarojumam un tiesībām piekļūt bankas kontam. Ļoti daudz cilvēki raksta pilnvaras, pasaka savus kodus vai pat ir ieinstalējuši, ka viņus vienkārši atcerās. Līdz ar to es domāju, ka daļa sabiedrības šobrīd to atrisina tādā veidā, bet tas, ka tā ir milzīga problēma, tas ir skaidrs, un mums iztrūkst kaut kāda starposma starp to mirkli, kamēr es esmu pats to daru vai dara mans pārstāvis, un tad ir jau mana nāve, mums iztrūkst kāda, kas var to nokopt to sadaļu līdz brīdim, kad tad viss es esmu aizgājis un ar to viss ir beidzies. Un tur nav ne īsti tāda pasaules regulējuma, ne Eiropas Savienības. Visi par to domā, visi zina. Vienīgais, ko mēs 100% šeit visi zinām, ir tas, ka mēs kādreiz nomirsim. Tas ir vienīgā garantētā lieta mums. Skaidrs, ka mēs ceram, ka tas būs maksimāli tālu, bet arī šie profili, visi šie sociālie tīkli par to tā kā īsti nedomā. Jo tam būtu jābūt jau starta paketē, kas notiks tad, kad es nomiršu ar manu sociālo profilu. Jā, un Dats, paldies, ka atgādināja, atgriezāmies pie šiem te arī bankas kartēm un pinkodiem. Un vakardien man arī tas tā kā iegriezās ausīs par to, kad arī runātāji teica, es esmu tāds jau apzināts, es visu uzrakstīju, man tur pirms operācijas, es uzrakstīju visu uz lapiņas, lai tad viņi var, es nomiršu, lai tad viņi var rīkoties. Jāni, es domāju, ka tev ir tagad tas ar visu to atbildību jāpasaka, ka nevar nekādīgi rīkoties ar aizgājēju kontiem, kad visas pilnvaras, ko aizgājējs ir izdevis, viņas ar to minūti, ar to sekundi, kas būs reģistrēta mantošanas apliecībā, ar to visas pilnvaras atceļās, izņemot, mēs tur varam, labi, tas atceļās. Un nekādus PIN-kodus, nekādus nedrīkst izmantot. Un, es domāju, ka to arī es esmu dzirdējusi mantojuma lietās, kad ceļ augšā un skatās bankas izdrukā, var visu redzēt, cikos kaut kādi pārskaitījumi ir veikti. Un, protams, tur ir arī negodprātīgi tuvinieki, kas pavelk to laiku un izsauc, jo mirušais jau vairs sevi tajā brīdī nevar aizstāvēt. Ja? Un to, ko es stāstīju, viņš jau ilgi pirms tam sevi nevar aizstāvēt, un ja viņš ir kādam tos kodus iedevis, tad tas arī tā kontrole par tām savām finansēm ir lielā mērā zaudēta. Bet mēs ar to arī saskaramies, un tas man arī ir tāds neatbildēts jautājums,
Jo, ja mums ir pacients, kurš ir gulošs, kurš ir vientuļš, bet mūsu aprūpētājiem būtu priekš viņa jānopērk kaut kādas vai nu zāles, vai pamperi, vai ēdiens, vai vēl kaut kas, kā tikt man galā ar šo situāciju. Viņš saka, reku ir karte, reku mans pinkods, bet es kā jurists es jau zinu, tad būs tuvinieki, kas skatīsies, bet viņš saka, reku gulēja gultā, tas pēc visiem medicīniskiem dokumentiem pacienta lietā ir redzams. Kā te viņš reku ir imī pircis, ja? Kā te viņš ir gājis tur uz pastu kaut ko darījis. Ja? Es varbūt kļūdos vai palabo. Tu nekļūdies nekad. Un arī šoreiz. Ideālā versija būtu aizgādnība, bet tā aizgādnības institūts mums Latvijā ir. Viņš ir gan tas. Pasak vienkāršāk, kas tas ir. Kāds, kas es nezinu, palīgs, tas nav interešu pārstāvis, citiem vārdiem, dažādām dzīves situācijām. Viens ir, mēs visi esam likumiski aizgādņi saviem bērniem, tiem, kuriem ir bērni, kamēr bērni ir nepilngadīgi. Tur nekādu speciālu lēmumu nevajag. Vienkārši es savu bērnu vietā drīkstu viņiem nopirkt maizi un tā, ja. Tas tavs pienākums. Jā, viņi labi uzvedās. Bet jautājumā tad gan tai situācijā, ja, teiksim, kāds aiziet un viņiem ir daudz manta, kas ir pārvaldāma, kaut kas, kā tu teici, teiksim, sabiedrība, kas uzņēmums, kas eksistē, vai kaut kas cits, kas, nezinu, īpašums, kurš ir jāpārvalda visu to laiku, kamēr pieteiksies mantinieku, kamēr viņi izstrīdēsies, kurš ir vissmukākais mantinieks, tas, teiksim, māja nevar gaidīt, piemēram, pusgadu vai gadu vai 5, ja. Un tieši tāpat būtu arī šeit rīcība nespējīgām vai citādām personām, kurš pašas kaut kādu iemeslu dēļ nevar. Mums ir tā problēma, ka tas aizņem laiku to visu sakārtot. Līdz ar to kaut ideālā tāda versija būtu tāda, ja tas varētu notikt ātrāk, ja tas process būtu īsāks. Tur ir tā lieta, un to tiešām mēs ļoti skaudri redzam ar mūsu pacientiem, jo ir tā, ka bieži vien, un es arī piekrītu un saprotu notārus, ka notārs atsakās veikt notariālo darbību, ja, kādu dāvinājumu vai kaut kādu pilnvaru vai vēl kaut ko, ja, cilvēkam, kurš, notārs jau arī nav, ne viņš ir mediķis, nekā viņš var pateikt, ja, tas, ko Dats pieminēja, vai cilvēks atrodas zāļu ietekmē, cik viņš izprot, un man starp citu bija liels tā kā izbrīns, ka notāru padomē nav kaut kādas tādas vadlīnijas, kad kāda būtu tā procedūra, lai katrs viens notārs, jebkurā Latvijas vietā, tā kā varētu saprast, vai tas cilvēks izprot tās savas tagad veicamās darbības, tā dāvinājumu, kas parakstīts ar drebošu roku, tās sekas, ja, un par to jau, es domāju, par to arī ir liela daļa baiļu cilvēkiem, kas nonāk šajā bezpalīdzības stāvoklī, slimības dēļ, vecuma dēļ, ka viņš tiks apmuļķots, ka viņš tiks apkrāpts, ka no viņa tiks izprasīti kaut kādi paraksti un varbūt tāpēc viņš domā, kā likumā uzrakstīts civil likumā, lai tas viss veļās un darās. Bet es domāju, ka mēs teorētiski saprotam, ka ir tāds institūts vai ne, kā kaut kāda aizbildniecība vai vēl kaut kas, aizgādnība, bet mēs kā viņu realizēt, piemēram, ar mūsu pacientu gulošu kaut kādā veidā tādā, lai mēs pareizi izprastu to situāciju. Un jā, kāds noteikti, ka tu jau esi savā garajā darba dzīvē saticies ar dāvinājumu apstrīdēšanām, un es maidu par to garo dzīvi, par dāvinājumu apstrīdēšanām un pilnvaru apstrīdēšanām, un kādas tavas sajūtas par šo? Lai cik tas šausmīgi neizklausītos, tāda super 100 miljonu % ideālā scenārija nav. Jo klasiskais tāds jautājums, vēl cilvēks, kas nav hospice aprūpē, cilvēks vienkārši gados. Un, nezinu, man ir kaut kāds dzīvoklīts vai kaut kas tāds, un nezinu, tur bērni vai mazbērni varētu man rūpēties, bet, es pats kustos, bet, tā vienkārši. Ja? Ir divas versijas, vai vairākas versijas, bet tās divas lielās versijas būtu tāda. Viena versija ir tāda, ka es tagad šodien uzdāvinu, teiksim, tam cilvēkam to savu dzīvoklīti,
piemēram, ierakst sev lietošanas tiesības līdz mūža galam, es tur mierīgi dzīvoju, un kā viņš par maniem rūpēsies, viss būs ārkārtīgi skaisti. Nu, vai tā būs, vai tā nebūs. Un otra versija ir, ka es to nedaru un atstāju uz pašām beigām, kad tiešām es jūtu, vai kaut kā tā. Visos variantos var būt tā, ka tas izdodas ļoti veiksmīgi. Vairums cilvēku ir likumpaklausīgi. Es nezinu, ļoti, ļoti liels procents cilvēku ir likumpaklausīgi un nav slikti cilvēki. Un plus mīnus tā arī izdarīs. Gan tas, ko jūs tur vienā brīdī pieminējāt par testamentu, teiksim, kādā kleitā un kur izkaisīt vai neizkaisīt, absolūtais vairums to izdarīs. Un tieši tāpat arī absolūtais vairums vecmāmiņai dzīvoklīt neizkrāps un neizmetīs to vecmāmiņu, bet kāds izmetīs. Un līdz ar to tas variants, ka teiksim, aiziet saulaicīgi un visu pārrakstīt, sakārtot savu dzīvi ļoti saulaicīgi, it kā ir labs variants, bet nav tāda, man nav tāda brīnuma varianta, kā varētu. Es varu iemest variantu, kā to var darīt kaut ko vēl mazāk cilvēki dara, kā raksta testamentus. Tas ir nākotnes pilnvarojums. Bet tas tad tiešām būs, ja pāris desmiti no 13. gada, ja nemaldos, nākotnes pilnvarojums eksistē, viņš ir paredzēts tieši šai versijai. Daudz pastāstiet, kas tas ir. Tieši tai versijai tam, ko Ilze pareizi saka, un Jānis, ka tā aizgādnības dibināšana par daļēji rīcības spējīgām personām ir sarežģīta, smaga, vēl stigmatiskāka kā testamenta rakstīšana bērniem un citiem piederīgajiem, kā tad es tā iešu un teikšu valsts iestādē, ka tas mans vecāks ir kļuvis, mēs tā sakam tautā, rīcība nespējīgs. Līdz ar to tātad nākotnes pilnvarojums ir dokuments, ko esmu es, Dace, ir mans vīrs. Es viņam tā kā uzticos un tā kā neuzticos. Es esmu tāds cilvēks, es neesmu gatava uzreiz to pilnvaru uzrakstīt un bišķiņ tā kā paturu prātā, ka varbūt kas to zina, kas ar mūsu attiecībām notiks un man tur daudz tās naudas kontā un uzņēmumu es pati vadu. Un, tieši tā uzticos, bet neuzticos. Mēs ar viņu kopā satiekamies pie notāra un mēs uzrakstam dokumentu, ka tad, kad es vairs pati nevarēšu, un tas es vairs pati nevarēšu, ir ārstu atzinums, ka es vairs nevaru. Un nav svarīgi, kāda man būs diagnoze, vai es esmu sasitusi galvu un esmu komā un nemaz dakteris nezinu, varbūt es pēc dienas pamodīšos un man viss būs kārtībā, varbūt, ka man ir jau kāda smaga slimība un nekad vairs nekas nebūs kārtībā. Jo tas ilgākais un smagākais posms, manuprāt, radiniekiem un arī, kur daudzkārt šīs problēmas rodās, ir tas, ka nav jau tā, ka tā mūsu nāve ir šādi. Visu laiku dzīvoju, bija vesels, saprātīgs un nomiru. Un tagad tik tas 3 mēneši vai cik jāpagaida tos dokumentus sakārtot. Lielākās jau sāpes un problēmas ir tur, kur tas ilgst gadiem. Un gadiem beigās tie bērni tiešām, tā nedrīkst teikt, bet gaida tā vecāka nāve, lai tas vienreiz atrisinātos. Lūk, un šis nākotnes pilnvarojums, mēs vienojamies par noteikumiem, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt šim gadījumam. Un tā pilnvar stāv pie notāra, un es turpinu. Es zinu, ka neviens nevar tikt pie mana konta, es zinu, ka neviens netiek pie mana uzņēmuma. Es pati strādāju, un Dievs nedod, ja ar manīm kaut kas notiek, tad mans vīrs aiziet pie ārsta, dabū atzinumu, ka ar Daci ir tā, kā ir, un atgriežas pie notāra, un notārs šo papīru izsniedz un saka, ej un dari. Un tas saturs tur var būt tiešām no viena teikuma līdz 10 lapu aprakstam par to, kā tam visam jānotiek. Tā skaitā arī, kā ir jāsorganizē manas bēres un ko jādara tajā vai tajā gadījumā. Un mums ir cilvēks, kas to tiešām darīs, un viņš ir apņēmies jau pirms tiem grūtajiem laikiem, ka viņš to darīs, jo citreiz jau ir tā, ka neviens jau nav īsti gatavs to darīt tajā sliktajā brīdī. Jā, paldies, ka jūs pieminējāt šo nākotnes pilnvarojumu, un to es arī aicinu visus par to padomāt. Man pašai arī tas ieinteresēja, un tagad sākās Covid, es arī aizgāju pie notāra, pie Rīgā zinām tāda notāra, kas arī kam liels birojs un gadiem, un es biju, tas sanāk, kad bija Covid 20. gadā, es biju pirmā, tā kā Daci saka, no 13. gada tas ir ieviests tāds institūts, ja, šāda iespēja. Es biju pirmā tajā lielajā birojā, kas teica, un neviens nesaprata. Mēs kopā tur domājam, kā to nākotnes pilnvarojumu uzrakstīt, un ko tur var rakstīt, un ko tur nevar, jo tas tomēr notariālais akts un tā tālāk. Un man likās, ka tā bija tāds man pašai tāds checkpoints, ja, tāds pieturas punkts,
kur padomāt, ko skaidrs, ka tas neatiecās uz nāvi, ja, jo, kā mēs teicām, visas pilnvaras beidz savu darbību. Bet tas ir par to, ka, ja es, nezinu, ciešu tur avārijā, vai kaut kas ar mani notiek, vai es esmu nedēļu nespējīga, ja, esmu komā vai vēl kaut kur, kas bija ar to Covidu, ka mēs jau nezinājām neviens, kāds tur ir tā izēja iznākums, vai cik viņš būs, kā es no tā var iziet, kādā stāvoklī. Jo sanāk jau, kad es, piemēram, jau vēl kā persona, kā juridisko tāds privātiesību subjekts jau esmu arī guļot bezsamaņā, tai slimnīcas gultā, un man ir arī uzņēmums, man ir īpašumi, man ir atbildības, man ir kredīti, un kas tad to visu darīs, jo mums ir kaut kāds risinājums, civillikums mums pasaka, kas notiek, ja cilvēks nomirst. Bet kas notiek, ja es turpat vēl guļu, bet neko nevaru ar sevi tā kā padarīt, nekādus lēmumus pieņemt, es nevaru nekā izteikt savu vēlmi vai gribu, es nevaru, tad faktiski jau šis te nākotnes pilnvarojums, kas nestrādā, kamēr es pati esmu rosīga un visu daru, tad neviens jau nevar manam kontam ar viņu piekļūt nekas, bet tikai caur šo te medicīnisko atzinumu, ja? Tā ir viena lieta, pa ko katrs var padomāt. Tas ir šim te periodam, ja, mums joprojām ir iespēja arī e-veselībā norādīt pilnvaroto personu, ja, kas nav jāiet pie notāra, kur nav jātērē, kā Dats pareizi teica, vienmēr arī ir šie te izdevumi, ja, kas varbūt lielai daļai ir faktiski kā tāds šķērslis, ja, tai savai aizsardzībai. Ja. Es ieteiktu šajā e-veselībā to izdarīt, ieiet, norādīt, kur ir tā persona, kura būs pilnvarota, saņemt informāciju slimnīcā par jums, ja jūs to vēlaties, vai pieņemt kaut kādus lēmumus attiecībā uz jūsu veselību. Ja. Jo es domāju, ka tur ir jābūt kaut kādam ļoti tādam tuvam cilvēkam un tādam, kas tevi arī pazīst kā personību, jo savādāk, jo citreiz jau tā liekas, ka vīrs tas tuvākais, bet dažreiz ir tā, ka draudzene labāk zina, vai tu gribētu, lai tevi atslēdz no kaut kādiem dzīvību uzturošiem aparātiem, ja ir atzinums, ka tur ir smadzeņu nāva un nav neatgriezeniski procesi un tā tālāk. Kurš tad būs tas cilvēks, vai ne? Un tur ir svarīgi, ka es nevaru uzrakstīt, to man liekas svarīgi pateikt, ka es nedrīkstēju savā nākotnes pilnvarojumā uzrakstīt, ka tam ir jābūt profesoram Ērglim, kurš ar visām savām zināšanām tagad lems manā vietā, ka tam, kuram mēs to uzgrūžam, ja, savā egoismā, viņš to zina un tam piekrīt, ja, jo savādāk es tiešām gribētu profesors Ērglis, lai tā kā zinu, kā ar manīm kādu medicīniskie darbības es gribētu veikt un kāds būtu man vēlams. Tā kā, jā, man liekas, tā ir tādi svarīgi jautājumi, un ko mēs nevarēsim nevienam pateikt, kāpēc viņi nav atrisināti. Nē, tieši tas, manuprāt, tas divkāršās elements, ka mēs esam divi šai brīdī, ir īstenībā diezgan arī tāds šim brīdim raksturojoši, jo es kādreiz klientiem saku, ja tu saki savam bērnam, ka tu izdosi nākotnes pilnvarojumu un viņš atsakās nākt, jo viņš grib pilnvaru šeit un tagad, tad ir viela pārdomām. Jā. Tev pašam par savām attiecībām tajā ģimenē un kas ir, jo kādreiz cilvēki baidās konfrontācijai. Kā tad es teikšu, gan jau, ka būs labi. Es saku, bet ja jūs jau šobrīd zinat, ka nebūs labi, tad es jums garantēju, nebūs labi. Līdz ar to, jo tieši kā Jānis jau to sarunu sāka, centrālais tēls, kamēr viņš ir dzīvs, noliedz šo, ka ja viņi viņu kaut cik ciena, tad viņi savā starpā nekašķējās un neņemās un nedarās. Bet tikko kā viņš ir aizgājis, tur izlien ārā viss, kas ir bijis, plus kopā ar visām sāpēm un pārdzīvojumiem, kas ir gan ar slimībām, gan ar nāvi. Gan ar zaudējumu. Zaudējumu. Tur tas viss nāk, mēs esam cilvēki, mēs paši ejam cauri 10 emocijām vienlaicīgi un nesaprotam, kā tas var būt, ka es jūtos atvieglots un dusmīgs un bēdīgs reizē pret vienu un to pašu tēmu. Un tad man pārmest, ka tas otrs jūtas tieši tāpat, tikai citā rindiņā. Nu tāda ir dzīve un tādas ir mūsu emocijas. Tāpēc tas nākotnes pilnvarojums, lai cik viņš nebūtu piņķerīgs un cilvēkiem nepazīstams, man liekas,
liekas, ka ir tāds labs punkts, kad mēs abi apsēžamies, abi ar to cilvēku izrunājam, un tad es redzu, vai viņš tiešām ir gatavs to darīt vai nav. Jo, ja viņš nav gatavs parakstīties, nu, tad man visticamāk jāpieņem, ka tad, kad man būs tas sliktākais brīdis, nu, varbūt, ka viņš arī nebūs gatavs darīt, un es tiešām palikšu. Nu, kā mēs kādreiz klientiem sakam, neviens jau uz ielas nav pēc nāves palicis, visi ir apbedīti, valsts apbedī, arī gluži uz ielas neatstāja cilvēkus slimībā, nu kaut kur jau jūs nokļūsiet, bet nu tad tādās, nu kā saka, valsts kārtībā nokļūsiet. Jā, paldies par šo komentāru. Varbūt nevajadzētu nekādas tāds frivols komentārs. Nevajag tik ļoti sacerēties par to savu nāvi. Nevajag izdomāt, kādā kleitā es būšu, nu vai uzvalkā vai ko. Nu kā jūs izdarīsiet, būs labi. Jā, es esmu pilnīgi tavā komandā. Es atceros, mēs taču arī, zin kā, mums tajā, kas mēs tie tuvākie cilvēki hospisā, mums jau arī tie jociņi dažreiz un tas, un mēs ar dažreiz gribam izrunāt daudzas lietas, nu tad viens otram uzdodam, un kā tad tu gribētu, un kā tad tu, un kurš tad grib kremēt un kurš negrib kremēt, jo tas atgādina, kā man, piemēram, tas atgādina kaut kādas nacistu noziegumus, un tas man viss liekas vispār nepieņemama, bet vēl viņi saka, nu kā tad tu gribēsi, ar noteikti jau izdancinās tos savus palicējus. Es saku, man vispār, nu kā manis nebūs, ielieciet kaut kādā melnā maisā un kaut kur jums ērtāk, Ulbrakā, kur lētāk aprociet, nu kāda starpība. No tāda vieta, nu tas, tā ir, man liekas, mēs par to, man liekas, Elīze ļoti labi pieskārās, tas joprojām, un es domāju, ka nevienā notariālā aktā, nevienā testamentā nevar to ierakstīt un Raksta testamentos, bet kā to nav jau nekāda nāves policija, kurš pateiks, kad, vai kapsētu policija, kurš izskata un saka, ka šitā tagad mēs nedrīkstam to apbedīšanas faktu var pārbaudīt. To var. Nē, pārbaudīt. Un arī tas var būt noteikums mantojuma saņemšanai. Ja kādam ir ļoti, ļoti svarīgi būt apbedītam tieši un vienīgi tajos kapos un tieši tajā vietā, tas var būt par kritēriju, vai tas mantinieks dabūs vai nedabūs mantojumu. Bet tas ir arī vienīgais. Man liekas, tā ir iespēja, vai ne, juridiska, kad ja kādam tas ir tik svarīgi, ka viņš tā var sapiņķerēt, un tad būt droši, jo mantinieki gribēs saņemt to naudiņu, un tad viņi izdarīs visu, kā bija rakstīts. Tad viņi ies pēc listes un izdarīs visu, un tad, protams, ir, man ir testamenti klāt ar mūzikas diskiem un skaņas apmēru, kādā jāatskaņo. Nu, tur mēs vienmēr sakam, mantojam atstājam, ka mēs neiesim, neklausīsimies, nepārbaudīsim. Ja nāks un teiks, ka dariet, tad darīja, un tā tas būs, tas uz sirdsapziņas cilvēkiem palieka. Bet, nu jā, testaments, es domāju, Jānis pareizi saka, tās kurpes un kleita, tas varētu būt tiešām no tā vajag distancēties, bet kremēt vai apbedīt, tas mēdz būt arī mantiniekiem svarīgs jautājums. Man ir bijuši gadījumi, kad zvana klienti un prasa, vai mans tēvs, vai, mans tēvs vai mamma pie jums nāca, vai viņš neuzrakstīja testamentu. Nē, mani neinteresē, kas ir rakstīts testamentā par mantu, un viņš to dara tajā dienā, kad viņš ir to vecāku atradis mirušu. Man interesē, vai tur nav uzrakstīts, ko ar viņu darīt, jo es nezinu, mēs nekad ģimenē par to nerunājām, ko tad man tagad darīt, un ir forši, ja ir vienota nezināšana ģimenē, bet ja viens saka, ka tā, un otrs saka, ka tā, tad kurš tad būs tas galējais lēmumu pieņēmējs? Jā, to mēs saviem pacientiem arī redzam, un mums ir tiešām bijuši gadījumi, kur mums ir vidēju gadu vīrietis, kuram ir tā kā partneris un mamma. Un mamma saka, nekādā gadījumā nekāda kremēšana un nekāda izbārstīšana. Mūsu dzimtas kapos, laukos, visu kā vajag, bet tas partneris saka, ka tā ir bijis pilnīgi cita runa ir bijusi un pilnīgi citas ir bijušas izvēles, ja, un varbūt pat par to ir runāts mūsu aprūpētāji tā kā klātbūtnē, bet tā kā tas nav reģistrēts, tad mamma ir tas tuvākais radinieks, un tā kā viņa grib, tā, piemēram, bieži arī notiek. Un bieži var būt arī tā, ka šiem te tuviniekiem ir pilnīgi cits, tas tā kā kardināli cits tas priekšstats un viedoklis par to, kādām jābūt ir cienīgām bērēm un visai tai izvadīšanai. Vai kurā valstī? Mēs jau varam vēl, lai būtu jautrāk, varētu arī kādu kriminālu lietu par līķa zādzību,
kad paņem līķi un aizved uz citu valsti, un viena ģimenes daļa par vai nu tātad kaut karojošām pusēm, vai par dažādu ticību sadursmi, kur vieni uzskata tikai pēc tiem rituāliem, un tikai vienalga kaut kādā oriģinālajā valstī, vai vienalga pēc kādiem tur, ja? Un tie kaut tur, tā kā, tur, ja vēlās, tur var ritīgi sakombinēt kombinācijas. Jā, bet es gribu noslēgt, mūsu diskusija tuvojas noslēgumam, es gribu noslēgt ar vienu citu piemēru, kas, piemēram, mani iedvesmoja, tas nav izdomāts, tas arī no realitātē, ko mums stāstīja no vienām pansionāta, kad ir viena dāma, viņa cienījamos gados, viņa visu mūžu strādājusi, naudiņu sakrājusi, un viņa pati sevi iečekoja pansionātā, pārdeva visus savus aktīvus, izvēlējās visdārgāko, kāds ir pieejams, un teica, mīļie draugi, ja kaut kas paliks, tad paliks, bet ja ne, es gribu dzīvot vislabākajā, tā ir mana naudiņa, mīļie draugi, es esmu strādājis, es viņu gribu katru mēnesi, cik nu tas maksās, tik maksās, man brauks frizieris, man brauks tas, un es esmu tā nolēmusi. Un no tāda viedokļa, es jau pilnīgi iedomājos to radinieku sejiņas. Kā? Reku, bija centrā dzīvoklis, viss uzņēmums, kā pārdos un pati visu iztērēs. Man liekas, ka šis ir tāds viens labs ceļš, par ko mums padomāt, kad vai mēs šādu cilvēku nosodam vai nenosodam. Kā tu, Jāni? Es apsveicu. Tā jau ir. Tas ir, man ir bijuši vairāk tādu gadījumu, kur var ļoti skaidri redzēt, kā mantinieki drūzmējās pie durīm. Un tas īpašnieks vēl netaisās mirt nekur. Viņš ir gados, gados, tas pārstāja kaut kādu nekustamību īpašumu. Viņš saka, kamēr es dzīvoju, te ganīsies zirgi. Tas, ka tev visapkārt izpārdots apbūves gabalos un pa dārgo, un mēs visu, no manas bērnības te dzīvoju, te ganīsies, vai nav kas. Un kad es aiziešu, tad jūs tieciet paši galā. Un tad kamēr tas ir tavs, tu vari visu noteikt. Tu drīksti visu kaut kā sakārtot, tu drīksti izdalīt to mantu, ja tev tā šķiet pareizi, bet tā ir tava izvēle. Ja tu esi izvēlējies, tā kā tu teici to piemēru, tad visu izpārdot un nodzīvot tos pēdējo laiku. It īpaši situācijā, ja ir zināms, ka tas pēdējais laiks strauji tuvojas. Vienalga, kaut kāda ir skaidrs, ka kaut kur iezīmēts jau tas gala punkts. Kāpēc ne? Daci, ko jūs? Sapņu mantojumu atstājējis. Bet, te visi šie jautājumi, viņiem ir nevis tikai divas, bet vēl no augšas un uz apakšas var apskatīties, un cik ģimenes un cik cilvēku, tik variantu. Un mēs parasti visas savas konsultācijas sākam ar vienalga vai mantiniekiem vai mantojuma atstājējiem, ka nav pareizā vai nepareizā varianta. Nav tāda, jo cilvēks saka, kā ir pareizāka. Vēl briesmīgāks jautājums ir, kā ir lētāk. Tas ir vispār neatbildāms. Es saku, pienu šodien var nopirkt lētāka, bet pateikt, vai šodien izdarīt būs lētāk kā nākotnē izdarīt, es to nevaru. To nevar neviens. Līdz ar to te ir ļoti dažādas tās pieredzes. Ir ģimenes, kurās noteikti pareizi būtu visu dzīves laikā sadāvināt, sakārtot un viss būs priecīgi, harmoniski. Ir sava veida drošība, ja mēs runājam egoistiski, ja mēs to centrālo tēlu un katrs sevi kā centrālo tēlu tomēr atstājam vienmēr centrā un nevis visu mūžu turpinam domāt par saviem bērniem, mazbērniem, tādā izpratnē. Ne vēl likumā ir ierakstīts līdz 24 gadiem, ja mācās un pēc tam tā kā vairāk ne, un tad jau apgriezti. Tad drošāk cilvēkam ir to savu mantu atstāt sev, sakārtot, kam tad paliks pēc nāves, jo tieši tā, ja viss plīsīs un bruks, man ir aktīvs, ja man ir aktīvs, es vienmēr pati varēšu nopirkt kaut ko vai nopirkt vietu, kur es uzturos, par manīm parūpēsies, jo, diemžēl, tā dzīve ir dzīve, kādreiz tiem bērniem mēs interesējam, kamēr viņi cer uz to aktīvu, un tad, kad viņi ir dabūjuši, tad jau tā kā mazāk, jo, mums katram ir sava dzīve, un nav jau, mēs nevaram nolikt, arī bērni nenoliks savu dzīvi malā, lai tikai un vienīgi 100% rūpētos par saviem vecākiem. Tas vienmēr būs kompromiss, un visticamāk, ka tam cilvēkam tas pilnībā nepatiks, tam centrālajam tēlam, kā mēs viņu šodien saucam, un tā aktīva esamība.
Viņa varbūt izklausās egoistiski slikta, un kā tad es tā mana kaimiņiene uzdāvināju, un tas noteikti ir labāk, un viņa vairāk mīl savus bērnus, bet varbūt mums visiem vairāk sevi jāmīl tā centrāli, egoistiski, un tas ir vienkārši drošāk. Bet nav arī nepareizi visu sakārtot dzīves laikā. Es ar apbrīnu skatos uz jaukām, priecīgām ģimenēm, es ar sajūsmu skatos uz katru mantojumu lietu, kur man viņa neplēšās beidzota, bet viens otru ciena, un ciena galvenais mantojuma atstājēju, jo man nevajag izrādi, mēs esam laimīga ģimene, man vajag redzēt, ka tas ir jauki, ka mums sabiedrībai tad vēl ir kaut kāda nākotne kā sabiedrībai, bet ja mēs būsim egoistiski, pašiem drošāk, un tas nav slikti. Elīze, tavas domas par šo jauko dāmu? Es domāju, manuprāt, pilnīgi jebkas ir ok, ko cilvēks izdomā, bet es gribētu atkal mazliet attālināties no tās mantas, jo mēs katrs pats arī sev varam uzdot jautājumu, kas mums ir svarīgāks. Vienreiz saņemt 10 000 vai, teiksim, visu atlikušo dzīvi neraizēties par to, vai tu esi izvadījis aizgājēju tā, kā viņš to ir vēlējies. Es vienkārši gribu uzsvērt to, ka pat ja mums nav tās mantas, ko atstāt, mums katram joprojām ir ļoti daudz, ko mēs varam atstāt tuviniekiem, kas ir zināšanu resurss. Spēja sniegt tādu informāciju, kas ļauj varbūt noslēgt tos emocionālos galus, kas arī uzlabo to dzīves kvalitāti būtiski, nav par ko sastrīdēties. Mēs runājām par to, ka nav jau obligāti jāaizpild tā aizgājēja griba, bet lielākoties cilvēki gribētu to aizpildīt. Un tad mēs katrs pats varam uzdāvināt to dāvanu ar to informāciju, kas varbūt kaut kādās diskusijās var kalpot kā tāds šķīrēja tiesnesis. Un tad savukārt tie tuvinieki, viņi visticamāk strīdēsies mazāk, ja tur būs tā griba, un visticamāk tas tiks izpildīts. Un vēl nokomentējot šo distancēšanos no kleitām un kurpēm, es domāju, ka nevajag distancēties no kleitām un kurpēm, ja tas cilvēkam ir svarīgi. Atgriežoties pie individualitātes. Ja cilvēks vēlas, lai tā noslēdzas viņa tas stāsts vai šis etaps, kurā viņš ir bijis dzīves, tas ir pilnīgi ok. Jo, teiksim, arī mana kolēģi iepriekšējā sarunā atsaucās uz šo pētījumu, kur tika skatīts, kā tuvinieki jūtas pēc bērēm. Vai viņi jūtas apmierināti ar tām bērēm, vai viņi nejūtas apmierināti. Un izrādās, tam nebija nekādas saistības ar to, cik dārgs bija zārks, bet gan ar to, vai tuvinieks bija atstājis vismaz vienu aptuvenu vēlmi, un vai šī vēlme tika izpildīta. Un tas iedod tādu sirdsmieru, kas tev varbūt pašam ļauj tos 10 000 vieglāk nopelnīt pēc tam. Jā, ļoti labs noslēgums, un mēs jau, man liekas, tagad arī pilnīgi sociālos tīklos un pilnas grāmatas ir un tas ir labi, ka ir šis te atzinums, ka tieši sociālās saites un tieši ciešas sociālās saites ir tās, kas mūsu dzīves kvalitāti paceļ un padara dzīvi par saturīgāku un vērtīgāku dzīvot. Un iespējams, ka tā ir tā motivācija, lai šo strīdu būtu mazāk. Un tādēļ es aicinu jūs par to padomāt, pierakstīties uz konsultāciju pie advokāta, pie notāra, izmantot šo te digitālo rīku Māra. Tur var saņemt tos kodiņus, bez maksas piereģistrēties vēl kādu laiku un uzdot sev tos jautājumus. Un es domāju, uzdodot sev un saņemot godīgas atbildes, mēs arī būsim tā kā pielaidīgāki arī pret tiem saviem tuviniekiem, pret saviem vecākiem, pret tām viņu izvēlēm, un nebūsim tie visgudrie, visvarošie, kas zina, kā ir pareizāk un aizbildnieciskie un pamācošie, bet tieši šī tā kā respektēšana un pieņemšana un šī te rīkošanās, šīs te centrālās figūras tā kā labākajā ar viņa tām interesēm galvenajā vietā. Es domāju, tā mēs gan cilvēciskāki būsim, gan visi kopā jaukāki. Paldies visiem!